skaidrs īsti, pēc kā ir izvilkti kaut kādi atsevišķi pasākumi no konkrētu kultūras namu šiem te pasākumu plāniem un iekļauti šajā lielajā, it kā apvienojot. Kāpēc? Es izstāstīšu. Ja mēs iekļaujam kādus lielākos pasākumus vai nozīmīgākos pasākumus, tad viennozīmīgi un vēlamies, lai šis pasākumu plāns kalpotu arī tam, lai pasākumi nepārklātos, tad viens no lielajiem pasākumiem mums noteikti ir lāpu gājiens, mums noteikti ir valsts svētki. Šeit nav tas viss iekļauts, kurā brīdī, kurš atzīmēs valsts svētkus, lai šie koncerti nepārklātos. Respektīvi, mums pēc šī parādās, ka tikai lāpu gājiens mums būs tikai Ikšķilē, Ķegumā, Jumpravā, Ogrē. Un valsts svētku koncerts mums būs Jumpravā, Lēdmanē, Ikšķilē, Ķegumā. Lielvārdē pēc šī plāna nebūs ne lāpu gājiens, ne valsts svētku koncerts. Nebūs. Un arī šogad bija ļoti skaists un ar ļoti skaistām atsauksmēm. Tāpēc šis nav saprotams. Otra lieta, ja mēs runājam par nozīmīgākajiem pasākumiem, tad Lielvārdes kultūras namā šogad ir ļoti nozīmīgs gads, jo Lielvārdes kultūras nams oktobra mēnesī svinēs 50 gadu jubileju. Un šis pasākums arī nav iekļauts. Un tāpēc man ir tā neizpratne par to, ko tad mēs iekļaujam tajā plānā un ko mēs neiekļaujam. Un tāpēc es lūdzu skaidrot un varbūt salabot, jo manī rada arī neizpratni tas, ka mums it kā ir kaut kāds apvienotais plāns, kurš tā pa īstam neiet kopā ar tiem pielikumiem, kas seko tālāk par katru iestādi atsevišķi. Tas manī radīja neizpratni, bet viss tāds savādāk. Paldies par jūsu darbu. Es domāju, šis plāns, tāds Marikas labās gribas žests bija izvilkt, lai nebūtu varbūt tie 1000 pasākumi. Bet varbūt var piekrist, varbūt vispār izņemt šo te ārā kopsavilkumu un katrā pagastā, pilsētā ir savs plāns, kur tas viss ir iekļauts, lai neviens nejustos apvainots, bet Bārbalskundze lūdzu. Jā, tātad es gribētu vērst uzmanību, ka kopumā šeit ir 45 pielikumi, un 14. pielikums ir Lielvārdes kultūras nams, kur ir ļoti detalizēti uzskaitīt šie te pasākumi. Tāpat arī 7. pielikums ir Ikšķilas tautas nama pasākumu plāns, kur skaidri redzams, ka pasākumi nesākas aprīlī. Tie ir bijuši tātad jaunā gada pasākums, 10. janvārī senioru saulgriežu koncerts, Ikšķilas amatieru mākslas kolektīvu gada pasākums 23. janvārī. Februārī plānots Valentīna dienas pasākums, tāpat arī goda koncerts, martā deju kolektīvu koncerts. Un tiešām es pievienošos Manguļa kungam, nevajag personificēt to uz Marikas kā viena cilvēka darbu, jo viņi skaidrējuši savā prezentācijā parādīja, ka tas ir visu kolektīvu, visu iestāžu kopīgs darbs. Tā man būtu... Jā, lūdzu, ļaušu Lašmans kundzei. Jā, sakarā ar to, ka tas ir pēc manis teiktā. Pārbalskundze. Pirmkārtām es neko nepersonificēju. Tieši pretēji es novērtēju Marikas ieguldījumu. Es nezinu, ko jūs tagad te sagrozat pēc manis teiktā. Nākamais. Tas, uz ko es norādīju, ir nevis tas, ka kaut kas nebūtu pievienots, bet tas, kad apkopojuma tabulā, pēc kā mēs vadamies, ir mans jautājums. Ja mēs vadamies pēc tā, lai pasākumi nepārklātos, tad ir jābūt iekļautiem visiem šiem valsts svētu koncertiem, un mēs skaidri redzam, ka viņi nepārklājas, un mēs varam izbraukāt visus. Tas ir, bet ja mēs tādā veidā nevaram šo apkopojumu salikt, vai pēc nozīmīgākiem, vai kā, tad neliekam, tad mēs apstiprinām vienkārši to, kas ir iestādēm, un varbūt arī, ja ir kaut kas, ko pārvalde organizē, tad arī to pievienojam, un tas arī viss. Skudriškungs, lūdzu. Jā, es domāju, ka pietiekami vēls ir, lai mēs kašķētos. Es ļoti labi izprotu cilvēcīgi, kas bija domāts, sagatavojot šo nozīmīgāko kultūras pasākumu šītu. Ja, tur ir saprotams, ka gribējāt izcelt, bet ir tā, ka laikam tas ir baigais risks, jo kāds lielvārdietis var padomāt, ka viņa lāpa gājiens nebūs nozīmīgs, bet ikšķiliešiem būs tas nozīmīgais. Bet tas tā ar ironiju.
tas ir tāds, uz priekšdienām tiešām varbūt ieteikums, nezinu, vai netaisīt, vai ja taisīt, tad tiešām izcelt 5 gadā, ja, ka tur, nezinu, tie ir tiešām tur svētki, kas tur. Bet paldies par izsmeļošo informāciju. Man uzrunā repertuārs, tā kā galvenais nestrīdami, bet par to balvu padomāju tiešām, jo es pieļauju, ka izšķilēšana tas, par cik arī tur ir tradīcijas, iespējams, ka nevajag tā vienkārši aizmirst. Es pieļauju, ka varbūt jūs nepamanījāt vai nezinājāt, tā kā kur ir labs atgādinājums. Paldies. Paldies, Skotas kungs. Martinsson kungs, lūdzu. Jā, es vēl vienu, bet attiecībā par to sodumu balvu, kāpēc tika pieminēt no Riksteņa, jo viņi bija tās idejas par autoru un visu to iznesa. Un to latiņu tai balvai pacēla, un viņi bija viena no prestižākajām balvām Latvijas rakstnieku vidū. Rakstniecībā tieši, jā. Bet man vēl jautājums bija, tur bija jums tāds bildīte smuka par tām iestādēm, tautas nami, muzeji, un es skatos, jā, Ikšķilē nav muzeja. Es domāju, skolā, kas ir. Kodam? Skolas muzeja? Skolas, nē, bet nav tāds vēstures muzejs. Novada laikā vēl bija plāns, ka jā, kad projektēju šo te skolas ielas 4, kur tagad tur ir tāda izstāžu zāle, kur mainās tie ekspozīcijas, jā, bet bija tāda arī doma, ka tur uztaisīt vienu tādu pamata ekspozīciju par Ikšķili, jo nav šīs te informācijas tieši, kad atbraucot, pieņemsim, uz Ikšķili, nav tas viss informācija par to visu gājumu Ikšķilei par šiem te 835 bija, un vairāk. 840, jā. Arī 840. Nu, labi. Daudz, var sakot, daudz, jā, apjuku tādā skaitlī. un jautājums, vai domāju nebūtu vērts padomāt par šādu te arī vēstures muzeju Ikšķilē, šādu ekspozīciju, kaut vai nelielu, jo agrāk vēl bija tāds interneta resurs kā ikšķile.lv, kas tagad arī nav vairāk, un tādu informāciju tieši atrast par Ikšķili un Ikšķiles vēsturi tā uzreiz no pašvaldības skatu punkta nemaz nevar. Paldies, Mārtiņš. Es domāju, ka šajā gadā mēs noteikti vēl atgriezīsimies par muzeju un ekspozīciju jautājumu novadā kopumā, jo tas mums arī ir viens no dienas kārtības jautājumiem, ko mēs vēlēsimies arī kopīgi aktualizēt šodien. Kraujas kungs, lūdzu. Jā. Šajā vēlajā stundā jāsaka, ka ir tiešām kultūras pasākumi parasti ap šo laiku tikai sākās bieži vien. Bet es arī vēlos pateikt paldies pirmkārt Marikai par šo apjomīgo informāciju, kas attiecās uz pasākumiem, kas tiek organizēti visā Ogres novadā. Ir vietējās kopienas, tautas nami, cilvēki, kas tos realizē un organizē, un es pats kā pasākumu organizētājs līdz šim es varu teikt, ka bieži vien jau ir šis tāds gada plāns, un tad šī gada laikā rodās šīs idejas vēl par pasākumiem, un ja līdz aprīlim Ikšķilē, kā Kļaviņas kundze teica, nekā nav, tad nav jau teicis, ka nevar rasties gan februārī, gan martā vēl pa kādam pasākumam Ikšķiles tautas namā vai arī Ikšķiles pilsētā. Te gan jautājums arī par to Ikšķiles muzeju. Viņš tāds tiešām vietā bija 12 gadi laika viņu izveidot. Tad, kad bija Ikšķiles novads, kāpēc tad viņš netapa? Nezinu, labi, iespējams, ka ir par to jāpadomā. Jebkurā gadījumā ir milzīgs paldies Zēmuls kundzei par šo apjomīgo prezentāciju. Arī paldies visām kultūras iestādēm, kas iesūtīja visu šo informāciju un plāno tiešām savus pasākumus jau gadu uz priekšu, ne tikai pāris mēnešus vai pusgadu uz priekšu. Lūdzu, Martinsson kungs. Jā, es Kraujas kungam droši vien atbildējuši, lai zināms, tātad šās muzejs bija plānots, kā jau teicu, skolas ielā 4, bet tad 18. gadā, laikam, jā, sākās ceļš uz administratīvu teritoriju reformu,
Un tā kā vadošais novads bija paredzēts, ka būs Ogres novads, tad bija izveidota apvienojumu novadu finanšu komisija, kuru balsu skaitīja pēc iedzīvotāju skaita. Un, protams, tā kā jau Ogrē un bijušie Ogres novadā iedzīvotāju skaits bija lielāks, tad Ogres novada vadītājiem bija praktiski veto tiesības uz visu, jo mēs pārējie ķegums Lielvārda Ikšķila, kas bija, mēs nevarējām pārbalsot, jo iedzīvotāju skaits bija jau saskaitot mums kopā un balsu saskaitot kopā bija mazāks. Un līdz ar to šis Skolas ielas 4 projekts tika bloķēts vairākus gadus. Paldies Dievam, ka viņš beigās sanācis un prieks par biblioteku un prieks par ārstu praksi un arī šo te izstāžu telpu. Bet, es kā te minēju, tad arī šajā izstāžu telpā bija tā doma, kad uztaisīt vienu pastāvīgo šo te ekspozīciju tieši par Ikšķilas vēsturi. Nelielu. Paldies. Paldies par ieskatu arī vēsturē. Gan jau priekšējiem jautājumiem vēl atgriezīsimies. Atver lūdzu. Jā, paldies Marikai. Par ļoti daudz lietām es biju informēts, bet daudz tiešām man lika arī aizdomāties šodien. Par vienu niansi man ir ļoti grūti piekrist Kļaviņas kundzei. Godīgi sakot, es Ikšķilē esmu ļoti daudz, man tur ir ļoti daudz draugi, man ļoti daudz Latvijas arī profesionālo mūziķu un teiksim, kultūras sabiedrības dzīvo tieši Ikšķilē. Un par to pasākumu lielo skaitu, kāds bija pirms novada apvienošanas, man ir pirmā dzirdēšana, ka tur būtu bijis kaut kādi ļoti daudz nopietnu pasākumu vispār kaut kādi. Izņemot tie, kas notiek, kas ir Ikšķilas mūzikas un mākslas skolā, brīnišķīga skola, izcili pedagogi, izņemot varbūt atsevišķus koncertus, kas notiek estrādā, bet kāpēc es par šo runāju? Brīnišķīgs tautas nams, neliels, bet brīnišķīgs tautas nams ar skaistu akustiku un viss priekšā, bet klavieres tur nav. Un nekad nav bijušas. Kopš ir. Es domāju, arī visu Ikšķilas šī novada pastāvēšanas laikā nevar tur īsti uzaicināt ne Vestardu Šimkus, ne Raimondu Paulu, nekādu no citu izcilākiem pianistiem, jo tur instrumenta nav. Instruments ir muzikas skolā, instruments ir arī Luterāņu baznīcā, kur var uzstāties. Bet, ja mēs runājam kultūras pasākumu, ja tie ir estrādes varbūt kaut kādu šlāgeru pasākumu, varbūt vēl kaut droši vien iespējams, bet tie man mazāk ir arī interesējuši, tāpēc, un es neesmu pamanījis, ka tur būtu ļoti aktīvi kultūras dzīve, katrā ziņā vairāk nekā tagad. Jā, tas mans komentārs. Paldies. Lūdzu, Dace. Es tikai vienu pieminēšu, Lakstīgals kungs. Operetes festivālu tieši Ikšķila atjaunoja un pirmo reizi šo tradīciju ieviesa. Jūs tagad gribat būvēt veselu teātri šim pasākumam. Tas nāk no mums, tas ir mūsu pasākums. Un starp citu arī operetes festivāls, vienā viņš tabuliņā ir, bet otrā viņa nav. Tur neiet kopā jums tie faili. Un tas, ko es gribēju pateikt, kādēļ arī es varbūt mazliet tā uzvilkos par to prezentāciju, jo šī prezentācija mums bija tāda, it kā mēs būtu jūsu skatītāji. Jūs sakojiet līdzi, gada laikā tur viss var mainīties. Nē, ziniet, jūs esat atnesusi mums apstiprināt dokumentu, kam ir finansiāla ietekme uz budžetu. Un, lai mēs par šo dokumentu nobalsotu, mums ir jāredz pilna aina no janvāra līdz decembrim. Un ja jūs sakat, ka kaut kas var uzrasties gada vidū, tad man ir jautājums, kur jūs tam ņemsiet naudu? Visa informācija taču ir. Jā, es noteikti vēlētos pateikt vienu lietu par to, ko es šeit esmu dzirdējis. Tātad pirmām kārtām katras kultūras nama vadītājs ir tas, kurš veido un kurš izdomā kādus kultūras pasākumus un procesus piedāvāt saviem vietējiem iedzīvotājiem. To neizlemju es. To izlemj kultūras nama vadītāji, kuri profesionāli savā nozarē. Un es neiejaucos šī satura veidošanā. Tas ir pirmā lieta, ko es vēlos pateikt. Otrā lieta, tieši
tur arī jūs redzat to patieso ainu, un to es arī vēlējos jums parādīt, kā strādā mūsu kultūras nama vadītāji. Viņi piedāvā šo saturu. Viņi ir nākuši uz pārvaldi ar savu piedāvāto saturu. Un es neesmu koriģējusi, veidojusi vai mēģinājusi kādu informāciju noslēpt, pieklusināt, bet es esmu, mēģinājusi prezentācijā varbūt parādīt un akcentēt tās lietas, kas neparādās, ko jums es pieļauju, ka būtu grūtāk aptvert to kopīgo laukumu, lai to sadalītu laukumu pa mēnešiem. Un arī ar sadarbībā ar kultūras namu vadītājiem viņi arī paši ir akcentējuši, kas ir viņu būtiskākie pasākumi, ko viņi redzētu, ko viņi redz, uz ko jāliek tas uzsvars. Un tāpēc tie pasākumi arī tur parādās. Protams, es varēju turpināt stāstīt daudzu stundu garumā, un tad nebūtu neviens apvainojies par to, ka kāds netiktu pieminēts. Jo arī kultūras nozare ir ļoti jūtīga nozare, jo, kā dažkārt mēdz teikt, vienam patīk māte, citam patīk meita. Un šeit ir līdzīgi. Ir dažādi veidi, kas kuram ir tuvāks un kas ir būtiskāks. Un attiecībā par operetes festivālu Ikšķilē, tā ir ļoti būtiska tradīcija, kas šeit ir aizsākusies, un mēs to atbalstam arī, un es ceru, ka arī atbalstīsim. Mēs arī nākamā gada, tas ir šajā gadā, un tas neparādās jūsu failos tāpēc, ka tas nav kultūras nama organizēts pasākums. Tas ir nodibinājuma organizēts pasākums mūsu novadā, kur viņi noteikti nāks, lūgs mums finansējumu, un saistošo noteikumu ietvaros mēs varēsim arī deputāti lemt par to atbalstīt vai ne šo pasākumu. Tātad tas nav kultūras nama pasākums, tāpēc tas neparādās jūsu tablās. Es to akcentēju tāpēc savā prezentācijā, jo es uzskatu, ka tiešām tas ir ļoti būtiski, lai par to arī informētu jūs, kādu tradīciju mēs nedrīkstētu zaudēt un ieplānot arī šajā gadā. Paldies. Lūdzu. Jā, un es vēl piebildēšu par to pasākumu norisi. Ļoti daudz kultūras institūcijas ir atkarīgas arī no Valsts kultūra kapitāla fonda, kura izsludina savus konkursus reizi 2, reizi 3 mēnešos, un līdz ar to daudzi koncertu organizatori nemaz nevar paredzēt. Pat šodien nezinu, ka viņam būs, piemēram, maijā vai jūnijā koncerts, jo viņš nezina, vai viņam tam tiks piešķirts finansējums. Līdz ar to, ja viņam piešķir finansējumu, tas kultūras pasākums notiek. Ja nepiešķir šo finansējumu, šis kultūras pasākums nenotiek. Arī Ogres muzikas mākslas skolā mēs organizējam ļoti daudz koncertus ar profesionālu mūziķu piedalīšanos, un nereti ir bijušas situācijas, kad es saņemšu apstiprinājumu tikai nedēļu vai 2 pat iepriekš. Tieši pirms pandēmijas skolā viesojās Raimonds Pauls, un viņš man pateica to jāvārdu, ka viņš var izkārtot 10 dienas pirms pasākuma sākuma. Un to tu nevar paredzēt tā, ka tagad gadu iepriekš un tagad ielikt to kalendārā. Jā, tas notika tajā brīdī, un ar kultūras pasākumiem tā var notikt. Un es esmu pārliecināts, ka šis kalendārs, ja mēs paskatīsimies, kāds viņš šobrīd, un ja mēs paskatīsimies pēc gada, kāds viņš ir salicies tajā kopējā kontekstā, viņš būs pilnīgi savādāks. Un noteikti arī atbildot arī uz Kļaviņas kundzes repliku par Ikšķiles operetes festivālu. Jā, Ikšķiles pašvaldība šo tradīciju aizsāka. Tā ir ļoti nozīmīga tradīcija, ne tikai Latvijas, bet arī pat tādā Baltijas mērogā, jo nekur citur nekas tāds nav. Jā, bet atgādinu, ka tas ir tomēr privāts pasākums, un šis pašvaldību līdzfinansējums, ja nemaldos ar Ikšķiles pašvaldības laikā, un arī tagad Ogres pašvaldības laikā ir 15,000 eiro bijis. Vairāk, bet pasākumu kopējā tām ir vismaz 200,000. Jo par 15,000 eiro tu vari nosekt vienu mazu sadaļu un vienu mazu, kaut kādu vienu pasākumu, labākajā gadījumā vienu mazu pasākumu.
orķestri īsti nevar nosegt par tādu summu. Līdz ar to ir ļoti svarīga šī privātā, šī partnerība ar privāto producentu, kurš ienāk iekšā, kurš arī ieliek savus līdzekļus, ieliek savus sponsoru līdzekļus, un tā ir tā sadarbība. Un īpaši prieks, kad ir izdevies vienoties, ka šis festivāls kā tradīcija nevis jau katru otro gadu, bet katru gadu. Un, ja nemaldos, jau 3. vai 4. gadu tagad pēc kārtas ir katru gadu. Un vēl papildinot arī par to instrumentu, tas tiešām ir vitāli svarīgi, es uzskatu, jo arī pagājušajā gadā bija operetes festivāla organizatori, bija kā viena no koncertiem, bija piesaistījuši pasaules slavenu džeza trio, kurš viesojās Ikšķilas tautas namā, pasaules klases mūziķi, kurus pasaules lielākiem skatuvēm. Viņi lūdz, vai nevar būt klavieres, nav mums klavieres Ikšķilē, spēlēsim uz sintezātoru. Okay. Nu, bija tāda situācija, spēlējām, ir kā ir. Varam cerēt, ka kādreiz tas mainīsies, bet tas tikpat labi varēja būt sakārtots jau kādu laiciņu iepriekš. Jā. Paldies! Es burtiski sekundi. Jā, lūdzu, Dats. Mums nav klavieres, bet mums ir estrāde, kuras jums nav. Jā. Tā gan. Māris, lūdzu. Es atvaram gribēju bišķiņ painformēt, kad Raimonds Pauls ir bijis Ikšķilē vairākas reizes, un es ceru, ka vēl veselība viņam būs, un viņš atbrauks vēl. Un jā, klavieres nav, jo tāds normāls Steinways maksā vairāk nekā 100,000. Un ja viņš šajā mazā tautas namā, kur vairāk vai mazāk notiek arī amatieru kolektīvu un bērnu nodarbības, un tas, viņu nav kur nolikt. Un kad Ikšķils novads attīstījās, mums bija plāns pie Peldu ielas 22, tajā pļaviņā uz Rīgas ielas pusi, projektēt un būvēt koncertzāli ar vismaz 250 līdz 300 skatītājiem, jo šāds pieprasījums bija, jo tautsnamā mēs varam kapi sajiet 100 cilvēku. Un līdz ar to tādas klavieres mums neatmaksājās, un kad Raimonds Pauls brauca, tad mēs uz Ikšķilē, kad ar kori bija koncerts, tad šādas klavieres iznomājām uz vienu reizi, uzlikām uz skatu, nospēlēja, aizved projām, un viss bija. Tā kā viss ir iespējams. Paldies, cik labi parunāt par kultūras tēmu, beidzot ir papalšinātā versijā. Ločmans kundze, lūdzu. Man tikai es ļoti gribētu mēģināt savilkt visu to kopā, jo patiesībā visi katrs par savu, un ja kāds teica, ka viena meita otram kleita, tad es teikšu, ka arī runājot par pasākumiem, katrs no sava skatu punkta. Šis plāns un tas, par ko runāja Lakstīgals kungs runā no tās puses, kā ir organizēt šo pasākumu, un kā ir tad, kad šie viesi atsaka un atceļās pasākums vai kā tam līdzīgi. Mēs tagad skatāmies plānu. Un no budžeta disciplīnas viedokļa, tas, ko mēs arī šodien skatījāmies, visi ir ļoti pareizi. Marika ir iesniegusi plānu, un lai mēs apstiprinātu budžetu kultūras iestādēm, mums šis plāns ir vajadzīgs. Vēl vairāk pie šī plāna klāt, tas ir katras iestādes plānotie pasākumi, kas prasa budžeta līdzekļus. Pie šī plāna klāt faktiski būtu jābūt arī katra pasākuma tāmei. Jā, vai vismaz orientējošai vai provizoriskai tāmei. Un pamatojoties uz tā tiek veidots budžets un viss apstiprināts. Šeit nekas neiet pretrunā. Un ļoti labi, ka ir pievienots visu iestāžu tām šie te saraksti. Vienīgais tas iebildums bija par to, ka kaut kādas tabulas neiet kopā. Bet kopumā es domāju, ka viņš arī ir nepieciešams apstiprināt, pieņemt zināšanai vai apstiprināt, lai mums nerastos pēc tam problēmas ar to, ka kāds pasākums tiek vai netiek īstenots, vai kuram tiek finansēts. Jā, ja viņam par to ir lemts jau pie budžeta. Tāpēc es tomēr aicinātu deputātus, kas ir šajā kultūras komitejā, atbalstīt to lēmumu. Paldies, nevaru protestēt pret jūsu aicinājumu. Lūdzu, Sīviņkungs. Jā, paldies, Marika, par lēmumu projektu. Un es gribētu, kolēģi, tomēr ir vēlas atgādināt, ka mēs
par visu novadu lemjam, un šeit nav mēs un jūs, un ir svarīgi, lai katrā pagastā un katrā pilsētā būtu šie te pasākumi nodrošināti, sākot no Ikšķilas, beidzot ar Mazozoliem, un svarīgi ir visi novada kultūras pasākumi, tā kā mums jādomā par katru iedzīvotāju, lai viņiem tiktu nodrošināta šī kultūras pasākumu apjoms un kvalitāte. Protams, ka pilsētās tie būs vairāk un apjomīgāki, bet es domāju, ka Ogres novads rūpējās par to, lai katrā pagastā un katrā pilsētā šie pasākumi būtu. Protams, katrā ir savas tradīcijas un jau savi pasākumi, kas katru gadu notiek, un visi to zina, un tam tā arī jāpaliek. Paldies, kolēģi! Paldies! Jautājumu vairāk nav. Uzsāksim balsošanu, apstiprināt šo te kultūras pasākumu plānu šim gadam. Par pret 1 atturas nepiedalās nav. Paldies, kolēģi, un tiekamies kultūras pasākumos. Marika, vēlas paldies. Paldies, Manguļkungs. Starp citu, tieši Ikšķilas tautas namā uzsāka savus teātra gaitas savulaik. Jā, tā bija manas pirmās izrādes Barons von Minhausens ielu, ceļu un transporta jautājumu komiteju Uzulkungs, lūdzu. Jā, labvakar, kolēģi. Aicināšu pieslēgties sanāksmē dalībniekus. Tā, paldies. Tātad mums komitejā ir viens darba kārtības jautājums par līdzfinansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumiem Ogres novadā. Ziņo mums Jānis Eglīts. Jāni, lūdzu. Jā, labvakar. Labvakar priekšsēdētāji kungs, labvakar izpildirektori kungs, labvakar deputāti. Mēs šobrīd runājam par līdzfinansējumu sabiedriskam transportam, kur pagājušajā gadā, 2025. gadā, tika līdzfinansēts maršruts numur 5386 Ogra, Turkalna, Ikšķila, Ogra, kas tiek izmantots arī no skolēnu puses, lai nokļūtu izglītības iestādēs. Un citiem maršrutiem Ogres novadā 100 000 eiro vērtībā. Tātad kopējā summa pagājušajā gadā tika līdzfinansējumam paredzēts 118 000. Faktiski 2025. gadā tika izlietoti 76 761 eiro, nepārsniedzot šo te pašvaldības piešķirto finansējumu tajā pašā laikā, tāpēc, ka tika konstatēts, ka tas neatbilst tiem datiem, ko ir snieguši mums ATD par to, ka cilvēku skaits ir mazāks un ka šis finansējums būs vajadzīgs lielāks. Vienlaikus jāsaka, ka šī dinamika, kas ir novērota, liecina par to, ka pasažieru skaits ir pieaudzis un tātad šie reisi savā ziņā kļuvuši rentabli. Un, lai tiktu nodrošināta iedzīvotāju mobilitāte, lai tiktu būtu sasniedzams Ogres novada centrs, attiecīgi pakalpojumi, lai būtu pieejami, ir nepieciešams šo līdzfinansējumu saglabāt, jo apstiprinot 2028. gada valsts budžetu, diemžēl valdošā koalīcija nav paredzējusi palielinājumu transportam un attiecīgi to nevar piešķirt arī ATD. Un šobrīd, ja mēs skatāmies to situāciju pārvadājumu tirgū, tad pārvadātāji vairs nevar atļauties par eiro 14 pārvadāt pasažierus, un tāpēc arī nepārtraukti vēršas pašvaldībās ar lūgumiem saīsināt maršrutus, atcelt maršrutus, kas mūsu ieskatā nav pieļaujams, jo, kā es jau minēju, šī mobilitāte ir ārkārtīgi svarīga. Tāpēc ir sagatavots priekšlikums paredzēt šīs abas divas summas iekļaut arī šī gada budžetā, paredzot, ka tās izmaksas kompensācijas varētu palielināties un nepieciešams būtu nodrošināt šos pakalpojumus Ogres novada iedzīvotājiem. Aicinu virzīt šo jautājumu uz domas sēdi. Paldies ziņotājiem, kolēģi jautājumu. Jāni, lūdzu. Man jautājums
summas ir ieplānotas budžetā, vai šis ir no jau neparedzētiem gadījumiem? Tā tad ir aicinājums iekļaut šo te budžetā nevis kā neparedzēts gadījums, jo tas ir paredzams. Valdība jau nav apstiprinājusi šos dotācijas palielinājumu. Joprojām mēs dzīvojam kā 6 gadus atpakaļ, bet acīm redzot, tas tā ir, tur neko nevar mainīt. Šobrīd pie varas esošā koalīcija šo neplāno mainīt kaut kādā veidā. Paldies. Ja drīkst, es papildināšu, tātad līdzīgi, kā atgādināšu, šis ir konkrēts lēmums par finanšu līdzekļu novirzīšanu. Budžetā šīs summas ir iekļautas, bet pats budžets nav par pamatu šo summu novirzīšanai, tāpēc ir atsevišķi šis te lēmums. Un nē, tas nevar būt 26. gada sākumā līdzekļu no neparedzētiem gadījumiem, jo šobrīd tiek likts budžets kopā. Paldies, kolēģi. Vēl jautājumi? Jānim otrs jautājums. Un otrs jautājums īsi. Vai tā ir drukas kļūda par cietiem sabiedriskā transporta maršrutiem vai citiem tur domāts? Vai... Tur ir domāts citiem, visticamāk, ka tā ir drukas kļūda, ko mēs noteikti izlabosim. Tā, bet, paldies, kolēģi. Ņemot vērā mūsu ceļus, tie arī varētu būt cietie maršruti. Paldies, Jāni, paldies abiem Jāņiem. Vai ir vēl kādi jautājumi? Mārtiņsona kungs, lūdzu. Ja jūs minējāt par pārvadoto pasažieru skaitu dinamiku, vai ir iespēja redzēt kaut kādus skaitļus, kā tā dinamika ir attīstījusies? Vai? Jā. Paldies jums par jautājumu. Ņemot vērā to, ka tos datus, ko mums savulaik norādīja ATD, un uz kā pamata mēs prognozējām 25. gada šo te summu, un redzot, ka viņi nav izpildījusies, tas nozīmē, ka pasažieru skaits ir bijis lielāks nekā ir bijis norādīts. Vēl jautājumi? Jā, bet varbūt tās uz domas sēdi var palūgt kaut kādus tos skaidļus, vai tas vienkārši pieņēmums ir? Tātad mani precizējoši jautājums, jums interesē skaidri par 24. gadu vai par kuru gadu jūs šobrīd jautājat, jo mēs runājam par prognozi 26. gadam. Summa tika apstiprināta, kā es jau minēju, pašā sākumā pagājušajā gadā. Šīs summas jau bija piešķirtas kā līdzfinansējums. Tā tad mēs runājam par tiem datiem. Jūs man uzdodat jautājumu, kāpēc šīs summas tātad mums no 24. gada bija sniegta informācija, ka 25. gadā būs nepieciešams līdzfinansēt par šādu summu. Faktiski tika iztērēts mazāk, kas nozīmē, ka šis līdzfinansējums nebija nepieciešams. Tātad viņš tika kompensēts no ietirgotajām biļetēm, kurš pasažieri maksā par šo biļeti. Šī nauda mums ir palikusi pāri, kas ļauj mums izdarīt secinājumu, ka šī iesniegtā prognoze nav bijusi pareiza. Tas vai arī otrs variants, ka šie pasažieri ir kļuvuši vairāk. Ok, tad tas jums vienkārši no cipari jums ir pieņēmums par to, ka tāds... Es sapratu. Paldies. Es domāju, ka uz šo komentāru es nekādu atbildi nesniegšu, jo jūs jau visu pateicāt pats. Kolēģi, cipari par pasažieru skaitu, pārvadāto pasažieru skaitu. Par kuru gadu? Es jums uzdodu precizējoši jautājumu. Jums interesē par 24. gadu? 24, 25, 26. 26 vēl nav noticis. Es domāju, ka es sagatavošu pa 26. Paldies, kolēģi. Ja vairāk jautājumu nav, es neredzu, tad uzsākam balsošanu. Lūdzu, balsojam. Slēdzam balsošanu. Tātad rezultāts par 16, pret atturās nepiedalās nav. Tātad iekļaujam budžetā. Paldies! Paldies, Uzulkungs. Kolēģi, mums vēl viena komiteja, tā ir Sociālā un veselības jautājumu komiteja, kas ir slēgtajā daļā. Paņemam pauzi pusstundiņu, varbūt, tad turpinam. Jā, stundu vakariņām un tad turpinam. Jā, es aicinu tad pārtraukt tiešraidi mums Sociālā jautājumu komitejā. Jā, es aizmirstu pateikt ar labu.